liepa. Tagad laikam sāk ierakstīt. Nu, tad sākam vēl vienreiz. Sveiciens šovakar. Jums šovakar Līva Ozola, topošā veselības trenere. Ļoti radošs cilvēks, kuram ļoti patīk runāt, komunicēt, bet, nu, protams, es viena šeit neko neizdarītu. Ar mani kopā ir brīnišķīgās kolēģis Indra Šmita, Ingrīda Liepa. Un Zana Jergensona, profesionāls nutricioloģis un veselības treneris. Tātad, paldies visiem, kuri ir iesūtījuši savus jautājumus mums šodien. Ja? Jautājumu bija īstenībā gana daudz, gana aktuāli. Manuprāt, jums būs interesanti noklausīties, un īstenībā arī beigās jūs varēsiet, ja jums radīsies kāds papildus jautājums, varat droši uzlikt čatiņā, uzrakstīt vai arī vienkārši pajautāt. Ja, nav jākautrējās, mēs šeit esam visi savējie, visi ir par atklātību, par patiesumu, un mums jau ir svarīgi atbildēt uz jūsu aktuāliem jautājumiem, varbūt kaut kur citur, kur jūs nevarat sasniegt šīs atbildes savām veselības problēmām, tad, nu, tāpēc arī esam mēs. Es domāju, ka mēs varam sākt. Mums šovakar ir jāizskata, laikam bija, manuprāt, 15 jautājumi, pareizi meitenes, ja? Mums bija 15 jautājumi, un tādu uz pirmo jautājumu arī atbildēšu pati es. Pirmais jautājums, manuprāt, īstenībā ir ļoti aktuāls visu laiku mums, cik bieži nepieciešams attīrīties. Nu, es uzreiz sniegšu atbildi ar tādiem papildu teikumiem, papildinājumiem, jo man patīk komunicēt, kā jau es iepriekš minēju. Tātad jātīrās noteikti mums ir 2 reizes vismaz gadā. Tie ir īstenībā principā 6 mēneši. Pirmā programma ir Corelle Detox, vai jūs varat izvēlēties Corelle Detox Plus, kas ir tāda mazliet paplašinātāka, tur 2 komponenti ir klāt. Tad mums ir parašīla programma, ja pretparazitārā programma Colovado, un tad ir šī Nutripaka, jo tad, kad mēs smuki visu iztīram ārā no organisma, tad mēs arī viņu pēc tam pabarojam, ieliekam visu labu atpakaļ, jo kā mēs parasti arī sakam, ka mums nav jēga ielikt vitamīnus netīrā organismā, netīrā zarnu traktā. Tātad visu ejam smuki pēc koncepcijas. Ko es ar šo gribēju papildināt? Nu, mēs principā neviens nedzīvojam tik sterilā vidē, ja mēs neviens neesam profesionāls, tur uzturas speciālists, mēs neviens katru dienu neskatāmies, varbūt skatāmies, īstenībā es skatos, ko es tā kā lieku savā organismā iekšā, ko es ēdu, ja, bet principā, kāda ir mūsdienu tā pārtika, mēs nevaram tos kvantumus vispār apēst, lai dabūtu tos vitamīnus un to, kas mums organismam ir nepieciešams. Un kas ir vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es gribēju pateikt, man ļoti patīk detoks programmām, vispār šīm programmām pēc kārtas tas, ka mēs agresīvā veidā netraumējam to organismu, ka mēs maigi attīram viņu, nedarot viņam pāri. Tas nav tā kā, nezinu, mēs aizējam pie ārsta, ja, un tagad mums tur, ja, iedot katrai kaitai, tur sirdsdarbībai, mums iedot tur zāles, un mums visu, ja, aizklapē ciet, un īstenībā tas ir tāds, tā kā, es teiktu, tas ir tāds uzbrukums organismam, jo īstenībā tad, kad mēs viņu attīram, tad mums īstenībā pēc būtības nekam nevajadzētu sāpēt un nevajadzētu būt šīm problēmām. Ja? Un agrākos laikos, žēl, ka Vineta nav šodien pieslēgusies, bet man arī patīk par to, ka viņa stāsta par to, ka agrākos laikos senos, tad, kad visi runāja, ka organisma attīrīšana ir ļoti normāls process, ja, to darīja un runāja par to cilvēku mūsdienās, neskapēc cilvēki par to ir aizmirsuši, un īstenībā daudzi, kurus arī es esmu satikusi, daudz par to smējās, bet īstenībā tur nekas nav smieklīgs, jo es pati esmu izgājuši šiem te visiem procesiem cauri un sakārtos ļoti daudz savas šīs veselības problēmas, līdz ar to, manuprāt, tas strādā. Un tad, kad mēs ejam šo te attīrīšanos 2 reizes gadā, mēs smuki sakārtojam savu imunitāti, ja? Attīramies no toksīniem, attīramies no vēl kaut kā, ja? Kam tur organismā vispār nav jābūt, bet par to jau citu reizi, par parazītiem, visu to, ja? Par to kādu citu reizīti, bet, principā, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi dabiskā veidā sakārtot šo savu organismu. Es ceru, ka es uz jautājumu atbildēju, ja? Cik bieži nepieciešams attīrīties 2 reizes gadā. Ar palieliem paplašinātiem teikumiem. Kā lūdzu, ejam pie nākamā jautājuma. Ja kādam ir jautājumi, droši arī var čatiņā uzrakstīt, uzdot, ja rodas papildus jautājumi. Tā kā tā. Jā, nākamais jautājums ir, vai drīkst lietot kopā vairākus produktus? Un jā, viennozīmīgi jā, un tas pat būtu ieteicams, jo tas ir daudz efektīvāk nekā lietot tikai vienu produktu, bet, diemžēl, ir diezgan bieži, ka cilvēki grib tikai vienu produktu
produktu lietot, un tad viņi domā, ka tikai būs lielie rezultāti, lielās izmaiņas, bet viena produkta lietošana dos diezgan ierobežotu efektu. Tieši tāpēc mēs arī iesakām kombinācijas, kas strādā sinerģijā, jo organisms nav, kad strādā tikai viena organismu sistēma vai tikai viens orgāns, viena orgāna sistēma vai orgāns, bet tā ir viena tāda sistēma, vienota sistēma, un mums, ja mēs lietojam gudri saliktus kopā produktus, kas tiešām viens otru papildina, kas strādā sinerģijā, tad jūs gūsiet daudz labākus rezultātus, tāpēc, kad kombinācija pastiprina uzsūkšanos, samazina slodzi uz orgāniem, piemēram, uz aknu, tad, kad mēs attīram organismu, tad aknē ir milzu slodze, un jau ikdienā ir slodze, bet tad, kad jūs attīrat organismu, tad aknē ir vēl lielāka slodze, un tādā veidā mēs, ja pieliekam klāt, piemēram, artišoku, tad mēs atbalstam, palīdzam organismam, un vēl plus arī saliekot produktus kombinācijās, mēs pastiprinam, nostiprinam, pātrinam iegūto rezultātu. Vēl tomēr es gribu papildināt, ka nevienmēr vairāk nozīmē labāk, jo nav tā, ka jūs tagad, piemēram, noklausīsieties kādu webināru, nopirksiet visus produktus, ko jūs tā webināra laikā esat dzirdējuši, un tagad jūs domājat, man būs vislabākie rezultāti visātrāk. Nē, ir jāskatās, tieši tāpēc katram ir konsultants, ja jūs vēl paši neesat tā pavisam 100% šajā tēmā un nesaprotat, kā salikt produktus kopā, tad vienmēr ir ļoti, ļoti svarīgi komunicēt ar savu veselības konsultantu, jo programma šīs te produktu kombinācijas tiks izveidotas ņemot vērā jūsu vecumu, jūsu šī brīža stresa līmeni, jūsu šī brīža vajadzību, šī brīža dzīvesveidu, visu ņemot vērā, tiks sastādīta programma un attiecīgi arī, protams, budžeta iespējas, kā tas ir, jo reizēm ir tā, ka ir tikai, piemēram, ir iespējams tiešām minimālo komplektu kādu, bet veselības konsultants zinās jums ieteikt tieši, kuri produkti tiešām papildinās viens otru, lai nav tā, ka es nopirku, tam bija akcija, tas man iepatikās, tam arī bija akcija, nopirku dažus produktus, saliku kopā, rezultāti īsti nav. Un tā, bet tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti jūtīgs organisms, tiem, kuriem ir kādas nopietnas kroniskas saslimšanas, tie labāk sāk ar 1-2 produktiem, tad skatāmies organismā reakciju, mēs vērojam organismu, ieklausamies un tad mazliet papildinām programmas, bet katrā ziņā produktu kombinācijas būs daudz efektīvāk nekā tikai viens produkts. Paldies! Tā, mans jautājums ir, uz ko es atbildēšu, kāpēc attīrot organismu parādās pumpas un izsitumi. Ja jums ir tādas pazīmes, kad parādās kāda pumpa vai izsitums, tad tā ir, varētu teikt, laba pazīme, jo tas nozīmē, ka organisms vienkārši strādā. Tātad attīrot organismu no toksīniem, kāds ir pirmajā detoks programmā, mēs šķīdinām taukos šķīstošos toksīnus un ūdenī šķīstošos toksīnus izvedam no organismu. Un ja organisms netiek galā, aknas, nieres netiek galā jau ar šiem toksīniem, tad talkā mums nāk āda, jo āda ir lielākais cilvēka izvada orgāns, un līdz ar to mums uz sejas var parādīties kāda pumpa vai arī cita veida izsitumi. Un šeit man gribas teikt, ka bažām un uztraukumam nav pamata. Tā mēdz būt pie attīrīšanās. Nākošais jautājums, uz ko man vajadzētu atbildēt, ir arī kāpēc sākumā ir nogurums, kad mēs uzsākam šīs programmas. Arī šī pazīme ir samērā normāla, jo šeit arī ir tas pats, organisms cīnās ar toksīniem, kas ir mums iekšpusē. No sākuma bieži vien mēs arī programmas laikā samazinām savu ogļhidrātu daudzumu, mēs samazinām kaut kādu
pārtikas nu, daudzumu. Un līdz ar to pirmkārt ķermenis sākumā ņem iztērē glikogēnu, kas ir aknā, un tad viņš ķeras klāt, vienkārši viņam trūk šīs enerģijas. Un kamēr organisms pārrestartējas, ja, tikmēr var rasties arī tāda pazīme kā nogurums. Un šī parādība arī ir jāuztver normāli, ja, un, jo viņa pāriet. Pēc 3-5 dienām šis nogurums pazūd. Un lielākoties, kad cilvēks ir izgājis visu šo programmu, nu, pilnībā tā viena no pazīmēm, kas viņam ir tieši enerģijas pieplūdums. Ja? Tā kā nogurums sākuma stadijā ir arī normāla parādība. Jā, nākamais jautājums ir, cik ātri būs redzams efekts? Un šis jautājums patiesībā nav par produktu, bet tas ir vairāk par organismu atjaunošanās spēju, jo katrs organisms būs absolūti individuāls. Šī te ātrums, šī te resursi, jo tas būs atkarīgs no tā, kādi ir deficīti organismā, kāda ir uzsūkšanās spēja. Piemēram, ja ir piesārņots zarnu trakts un vienkārši neuzsūcās, protams, tāpēc arī mēs vienmēr vispirms iesakām attīrīt organismu un pēc tam tikai lietot vitamīnus. Bet, jebkurā gadījumā, arī kāda ir toksiskā slodze organismā, tas viss ietekmē, cik ātri būs efekts, jo divi cilvēki lietojot vienu un to pašu produktu absolūti vienādās devās, vienādos laikos, tā var būt pilnīgi un absolūti dažāda pieredze katram cilvēkam. Tāpēc nevajag salīdzināt ar citiem, ka citam ir ātrāks efekts, citam ir vēlāks efekts, lēnāks, jo arī, piemēram, kolagēnu, jā, lietojot kolagēnu, vienam būs efekts jau pēc 5-7 dienām, viņš skatās, viņu krunciņas jau mazinās, jo viss līdzinās, viss notiek. Cita sieviete skatīsies un spogulī un domās, man tas produkts nestrādā, bet nav par to, ka tas produkts nestrādā, jo šis te, ka nav ātrs rezultāts, nenozīmē, ka produkts nestrādā. Vienkārši produkts strādā, bet tu varbūt uz doto brīdi to neredzi, jo, piemēram, viņš strādā uz iekšējiem procesiem, kolagēns, piemēram, noslīdējušie orgāni, viņš strādā tieši uz to, jo tā ir šī brīža prioritāte. Tāpat arī koroļūdeni, piemēram, cilvēki dzer, un viņi jau ir, kas jūt jau 2. dienā, ka viņš jau sāk starot, jau viss jūtās piepildītāks un ir super, super, super. Ir cilvēki, kur tikai pēc mēneša viņi sāk redzēt atšķirību un sajust to efektu, tā kā tas nav rādītājs, ka kādam ir ātrāk, kādam ir vēlāk, vai produkts tāpēc strādā, vai produkts tāpēc nestrādā. Uzturbagātinātāji strādā pakāpeniski un ir jāņem vērā šis te ilgtermiņa efekts. Tas būs tas stabilais rādītājs, nevis salīdzināt sevi ar citiem, kāpēc man vēl nav, kāpēc citiem ir. Tā kā rezultāts būs, bet cik ātri būs, tas ir atkarīgs no daudziem dažādiem punktiem. Jā, paldies. Jā, nākamais jautājums ir tāds, es nolasīšu. Sāku lietot Coral Detox, un man galva jau 3. dienu sāp, un ir tāda dulla. Vai tas var būt no produktiem? Es uzreiz pateikšu, ka jā, tas ir pilnīgi normāli. Kā mēs ar arī manu meistarīti, kā saka, veselības trenerīti izrunājam par to, ka Koraļu klubā mēs to saucam par attīrīšanās krīzēm. Jo padomājam, tā kā loģiski, ja. Mums ikdienā ir pārāk, es teiksim tā, piesārņotība. Mums ir stress. Stress īstenībā, ja cilvēks pasaka, ka viņam nav stress, mums jebkuram ir stress. Es pati atceros, kā es strādāju darbā līdz spēka izsīkumam, ka man pleci bija kā ķieģeļi. Mums visiem ir stress, un tad ir vienkārši, jāsaprot, kur es paliku. Jā, par to, ka mēs tā kā visu laiku īstenībā neesam tam organismam palīdzējuši. Mēs viņam neko nedodam. Mēs esam varbūt dzēruši kaut kādus vitamīnus, ja, bet
un tad brīnamies, ka tā kā tie vitamīni neuzsūcās. Ir jāsaprot tas, kad tā galva sāp un viņa ir dūla no tā, ka tas organisms vienkārši ir šokā, ja, kad beidzot par mani kāds parūpējās, ja, manā templī kāds ir ienācis un es šo saucu par tādu organismu higēnu, ja. Sāka nodarboties ar tīrīšanu. Un līdz ar to tas organisms, protams, ir tādā, es teiktu, minimālā šokā, un viņš, protams, pēc tam vēlāk ir pateicīgs, bet tas ir tikai normāli, ka sāp galva, ka ir kaut kādas, tādas neērtas sajūtas, tāpēc, ka tas nozīmē, ka tas strādā, kad viņam vienkārši tam organismam tiek veikta šī palīdzība, nodot šī palīdzība. Un, jā, mēs pirms tam tā kā neko neesam darījuši, un cits, piemēram, sāk tur attīrīties 35 gadu vecumā, 45 gadu vecumā, cits vispār vēlāk. Un tas ir tikai normāli, un galvas sāpes vispār, lai gan šis ir vienīgais, kam es ārstam piekrītu, ja, kad ārsts pasaka, ka galva ir pirmais signāls, kas īstenībā parāda to, ka mums organismā kaut kas nav kārtībā. Un tas ir ļoti labi, jo tad mēs saprotam, ka mēs tur visu smuki attīram, pēc tam visu ieliekam apakaļ, visus tos svarīgos vitamīnus, kas ir nepieciešams. Nu, lūk, tā. Ķeramies pie nākamā jautājuma. Šis īstenībā jautājums man ļoti patika, jo šeit man ir tāda višķarāka atbilde. Vai man visu mūžu jālieto korāla maina ūdens? Un šeit es uzreiz sev pierakstīju divus tādus jautājumus, ko īstenībā es iesaku uzdot katram. Ja? Cik ilgi jūs gribat labi justies? Un otrs jautājums, cik ilgi vēlaties dzīvot bez veselības problēmām? Jo, ja mēs tā saprotam, cik ilgi man jālieto, tas tā kā mēs atceramies, ja, ka mums ir dienā jāpēd, ka mums ir jāiet uz darbu, nezinu, cits iet tur pie kosmetologa, cits tur nopērk drēbes. Mēs atceramies visu šo te ārējo higēnu veikt sevi sakot, bet kāpēc mēs tā kā nepadomājam par to iekšpuses sakopšanu, jo īsnībā, kā saka, skaistums nāk no iekšā un tā ir tīrākā patiesība, un īsnībā tā ir tā izvēle. Mēs varam dzert tā kā parastu ūdeni, bet es izvēlos dzert tomēr, kur ir strukturēts sārmaiņas dzīves ūdens, kur ir iekšā 70 makroelementi, kur ir kālijs, natrijs. Un tad, kad mēs ikdienā dzeram šo te parastu ūdeni, vienalga, vai tas ir krānu vai avotu ūdens, tad mums ir tā kā, viņš iet tajā plusiņā, par to mēs arī citreiz kādreiz parunāsim, bet mums vajag veidot šo te mīnus vidi, kas ir šī sārmainā vide, un tāpēc es, piemēram, izvēlos dzert šo te ūdeni, jo es negribu slimot. Es zinu, ka es esmu līdz 11 gadu vecumam dzīvojis pa slimnīcām, un man ir viena nierīte izoperēta, un es atceros, ka pēdējais piliens bija tad, kad man 25 gadu vecumā sākās veģetatīvā distonija smagā pakāpē, un tad arī mana omītēja atklāja vēzi, viņa man uzaudzināja, un tad tas bija mans pēdējais piliens, kad es sapratu vienkārši, kad viņa, es redzēju, kā viņa slimnīcā mokās, un es sapratu, man nebūs nekad vēzis, es nekad neslimošu. Un tad es vienkārši pirms tiem 8 gadiem vienkārši sapratu, meklēju to, kā sevi var savest kārtībā, jo es vienmēr iekšā ticēju, ka nevar būt, ka man jālieto ir antidepresanti un ka man ir vienkārši ar zālēm jādzīvo. Ka tā nevar būt, ir jābūt citam risinājumam. Tāpēc par to ūdens dzeršanu es izvēlos dzert katru dienu, tāpēc, ka tas ūdens vienkārši ir pilnīgi savādāks, viņš ir strukturēts, mineralizēts dzīves visādi, kā vien vēl var pateikt, ja? Jo tur ir iekšā viss, kas mums ir vajadzīgs šeit sārmainai vidē, lai mums nenāktu klāt visādi parazīti, infekcijas un viss kaut kas tāds. Un par tā slimošana, ja man kādreiz tagad arī ir slimošana, tad tas ir pavisam kas savādāk. Es vēl paņemu korālu mainu, to sašē vienu, man ir atsevišķi tāda burciņu, kuras lieku, un tad, kad man uznāk bišķi kaut kāds, es jūtu kā klepus vai kas, es uzreiz viņu uzberu uz mēles un izdzeru ar siltu arī korālu mainu ūdeni. Tā kā, ļoti efektīvi. Tā kaut kā. Jā. Nākamais jautājums, vai produkts jālieto kursa veidā vai pastāvīgi? Ir produkti, kurus mēs lietojam pastāvīgi, un ir produkti, kurus mēs lietojam kursu veidā. Ir bāze, kuru mēs lietojam pastāvīgi, tātad bāze tas ir koralmaina ūdens, tas ir vienmēr absolūti vispār, jebkur diena, katra diena, visu laiku, kā jau tikko Līva arī paskaidroja, kāpēc. Un, ja, piemēram, mums ir kādi izteikti deficīti, ja mums ir nogurums, ja mums ir stress, ja mums ir sports un svīšana un
tad mēs arī papildus skatāmies, ko mēs lietojam. Piemēram, pieliekam klāt Ocean Min. Tātad to arī var savā ziņā, ja vēlas, var pastāvīgi, ja vēlas, var kursu veidā. Kursu veidā arī mēs lietojam, piemēram, tas ir kolagēns, tas ir bilurons. Kursu veidā mēs lietojam attīrošās programmas, limfātiskās sistēmas, tad ir pretparastārās dziļā zarnu trakta tīrīšana. Tas viss ir kursu veidā, kad mēs nelietojam kā bāzi, kā pastāvīgi. Bet pastāvīgi arī bāzītei ir arī vienmēr jābūt kaut kam no taukskābēm, aminoskābēm, ir jābūt vitamīna arī, jo tas ir tāpatās kā cilvēkam. Cilvēkam katru dienu ir nepieciešams kvalitatīvs uzturs, kvalitatīvs miegs, kustības. Tas viss ir vajadzīgs katru dienu. Un tāpatās arī ir šie te bāze, kas ir nepieciešama uzturbagātinātāji, lai mēs justos labi katru dienu. Un mēs rotējam, piemēram, ja tās ir taukskābes, tad mēs rotējam šos te produktus. Tas nozīmē, ja pie attīrīšanās mēs pieliekam lecitīnu, pie šūnu uzturu mēs pieliekam omegu, ja ir nepieciešams atbalstīt imunsistēmu, tad mēs liekam klāt haizivs aknoeļu, ja ir vajadzīgs, piemēram, uz vielmaiņu vairāk pastrādāt, tad mēs planktonēļu, un tā tālāk mēs rotējam šos te produktus. Principā sanāk kā pastāvīgi, bet mainām, un ir šī te bāze, kur visu laiku mēs kaut ko skatāmies, papildinam, pieliekam, un atkal jums palīgā nāks veselības konsultants, tāpēc vienmēr jautājiet, stāstiet par šī brīža vajadzību, situāciju, un būs arī risinājumi. Nākamais. Ingrīdiņa, tev skaņa jāieslēdz, ja? Laikam. Jā, viss kārtībā. Mans jautājums, vai bērns var dzert koralmainu ūdeni? Jā, arī bērni var, protams, dzert koralmainu ūdeni. Tāpat kā mēs 70% sastāvam no ūdens, tā arī mūsu bērni sastāv no ūdens, un mūsu bērnus ūdens daudzums organismā ir pat lielāks, līdz pat 90%. Un tad, kad bērniņš saslimst, pirmā rūpe ir par to, lai bērns būtu dzēris ūdeni, jo bērnam atūdeņošanās vēl notiek daudz straujāk organismā nekā lielam cilvēkam. Un šeit Līva jau izstāstīja ļoti izsmeļoši par ūdeni, kādēļ mums ir jādzer ūdeni. Un tas pats attiecas arī uz bērniem, jo arī bērniem ir jādzer kvalitatīvs, sārmains ūdens, lai nebūtu šī skābā vīta organismā. Tā kā bērni arī ļoti labprāt dzer šo ūdeni. Pieaugušiem viņš garšo daudz labāk nekā parastais, pieņemsim, krāna ūdens vai pudeļu ūdens. Un arī bērni saprot, kas ir labs, un viņi labprāt dzer šo koralmainu ūdeni. Tā kā droši variet dot saviem bērniņiem dzert koralmainu ūdeni. Jā, es papildināšu. Es, piemēram, arī agrāk, es pat vispār nevaru iedomāties, kā ir tagad dzert krānu ūdeni, jo tas ūdens, to no rīta piecels, tev pilnīgi prasās to koralmainu, un ja tu vēl pieliec to H-500, to antioksidantu klāt, tur vispār bauda, man liekas, garšas kārpiņām ir. Es nevaru citu ūdeni tagad iedomāties dzert, tā kā, jā, tiešām ļoti labs un kvalitatīvs. Rekur mums ienācies varbūt pie reizes arī jautājums, ja? Jautājums lietot, ja bērnam mēdz asiņot deguns attīrīšanos veicam diezgan regulāri. Jā, protams, var pie visādām dažāda veida problēmām, vai ne, Ingrīda, papildinās pie asiņojoša deguna? Es varbūt tās pateikšu, ka, ja ir attīrīšanās veiktas un tas deguntiņš asiņo, iespējams, ka vajag C vitamīnu palietot, varbūt, kad ir šie te trauslie asinsvadiņi degunā, jā, tad, tas arī varētu būt tāda lieta. Tad C vitamīns, jā, varētu papildus klāt. Tā, Ingrīda, tālāk, jā? Tā vēl. Man liekas. Ja nedzeru koralmainu ūdeni, vai varu dzert biluronu? Tas arī ir mans jautājums. Jā, šāds jautājums man tiešām tika uzdots, jo cilvēks gribēja risināt savas problēmas un bilērām dzert.
Un šeit es arī viennozīmīgi varu pateikt, ka tas nav šķērslis, lai nelietotu bilaironu, jo bilairons risina pavisam citas problēmas, ja, tas ir kaulu locītavu problēmas. Bet vienmēr ir jāatceras, ka ūdens ir ļoti, ļoti svarīgs tad, kad mēs lietojam bilaironu, jo galvenā sastāvdaļa ir hialuronskābe, un viena tā molekula spēj piesaistīt 500 līdz 1000 ūdens molekulas. Un tajā brīdī, kad mēs lietojam šo produktu, ir pastiprināti jālieto arī ūdens. Kādu ūdeni jūs lietosiet, dzerot bilaironu, tas būs, protams, jūsu ziņā, bet mēs, protams, jums ieteiktu tomēr lietot šo koralmainu ūdeni, jo, kā mēs zinām, šis ūdens ir daudz aktīvāks, satur šīs 69 dažādas makroelementus, ja, un tas būs tikai palīgs, lai šo bilaironu nogādātu tātad jūsu organismu locītavās. Tā kā var dzert arī parasto, bet, protams, mēs iesakam lietot arī šo koralmainu ūdeni. Nākamais jautājums ir, man nav detoksikācijas simptomu, vai simptomi nozīmē efektu, un vai bez simptomiem produkts nozīmē, ka nestrādā. Pilnīgi saprotams jautājums, jo mēs arī vienmēr brīdinām tomēr cilvēkus, kuri sāk lietot produktus, ka var būt šie te detoksikācijas simptomi, kas ir galvas sāpes, griežas vēders, mainās vēdera izeja, var parādīties pastiprināts nogurums un tā tālāk, ka var būt šīs te sajūtas. Un tad reizēm cilvēkiem rodas jautājums, ka, ja man nav simptomi, tad man tas produkts uz manī nestrādā, bet simptoms nav obligāts rādītājs, ka produkts darbojas vai nedarbojas, jo simptomi var būt ļoti izteikti, un simptomi arī, piemēram, arī kādas reakcijas ir šie simptomi, bet arī var būt ļoti, ļoti viegli un pat nemanāmi. Un nav šī te simptomu parādīšanās ir ļoti lielā mērā atkarīga no tā, kādā stāvoklī ir atkal jūsu organisms. Kāda ir toksiskās slodzes līmenis, kādā stāvoklī ir organisms, kā strādā izvadu sistēmas, kāds ir vielmaiņas ātrums organismā, orgānu vispār darbības kvalitāte uz to brīdi, cik ļoti noslogoti ir šie izvadu orgāni, tas viss ir saistīts ar to, kāds ir šī brīža organisma resursi, stāvoklis un kā organisms reaģēs. Klusais efekts nenozīmē, ka ir kaut kas nepareizi, ir kaut kas slikti. Organisms var atjaunoties arī bez diskomforta. Atkal mums ir jāņem vērā šie te ilgtermiņa sajūtas, atjaunošanās, uzlabojumi, rezultāti ir jāņem vērā tie. Tas ir kaut kas līdzīgs, jau kā es iepriekš atbildēju par to efektu uz jautājumu. Šis arī ir kaut kas līdzīgs, bet pilnīgi saprotams jautājums. Tā kā nevienmēr jums ir jābūt slikti, lai zinātu, ka produkts strādā. Savukārt es atbildēšu uz jautājumu, vai Coral Detox Plus un Parashield Plus laikā dzert var grifoniju, ieninku formulu un bosfēliju. Mana atbilde ir viennozīmīga, ka jā, protams, šie produkti jums netraucēs, jā, jo attīrīšanas procesā tieši var radīt nelielu stresu, jo attīrīšanās process kā tāds var būt organismam stress, un līdz ar to lietot grifoniju, tas iedos tikai tādu līdzsvaru, ja jūsu kortizolam jūs jutīsieties mierīgāk, un ja ir kādi miega traucējumi un nevar gulēt, ja, tad arī šī evening formula tikai iedos šo mieru un iespēju nakts laikā labāk izgulēties, un līdz ar to arī jūsu tā attīrīšanās programma notiks daudz līdzsvarotāk, mierīgāk, jūs paši būsiet mierīgāk un līdzsvarotāk. Savukārt runājot par bosfēliju, ja,
Arī bosfēlijas, uzskatu, ir produkts, kurš palīdz likvidēt iekaisums, jā, protams, tie ir locītavi iekaisumi, un arī, ja ir kādas akūtas problēmas, ar iekaisumiem, locītavi iekaisumi ir tie visnepatīkamākie, un ja šajā parašīlu programmas laikā jūs lietosiet bosfēliju, tas arī nebūs nekāds kaitējums jūsu organismam, tas tikai palīdzēs šo iekaisumu mazināt. Bet jāņem vērā, kad lietojot šos produktus, grifoniju lietojam dienas pirmajā pusē no rīta vai pusdienas laikā, ne vairāk, varbūt arī vairāk, ieteicamā deva ir 2 kapsuliņas, savukārt evening formulu lietojam pirms nakts miera pusstundu pirms gulētiešanas. Savukārt bosfēliju varam brīvi lietot ēšanas laikā 3 reizes dienā, un jūsu organismam nebūs nekādi, traucējumi no šiem produktiem, tikai papildus ieguvums. Tā kā droši variet arī lietot šos produktus attīrīšanas laikā. Jā, paldies. Es gribēju bišķiņ papildināt par to grifoniju. Es personīgi liekot roku uz sirds varu pateikt, ka jā, man arī mēģināja uzsēdināt, ka man bija šī smagā veģetatīvā distonija. Es īstenībā tajā laikā nebija detoks plus, es ņēmu detoks un man pēc 2 nedēļām paņēmu klāt arī, man liekas, grifoniju. Un grifonija ir fantastisks produkts vispār tiem cilvēkiem, kurus mēģina uzsēdināt uz antidepresantiem. Nedzeriet antidepresantus, paņemiet labāk grifoniju un dzīvosim mierīgi un saticībā ar dabas produktiem. Tā kā tas tāds maziņš komentārs no manis. Jā. Es arī varu piebilst, jo arī manā attīrīšanas laikā, kad es pirms 4 gadiem uzsāku šo programmu detoks, tad man bija ādas problēma, un lai šo ādas problēmu tā kā ātrāk mazinātu vai šo procesu pātrinātu, man ieteica lietot grifoniju, un tieši pēc tam 3 nedēļām, kad es sāku lietot grifoniju, man arī radās tāds labāks rezultāts. Tā kā grifonija ir tikai tāds palīgs. Tā kā mīlam grifoniju, jā. Jā. Paldies. Tā, ejam tālāk ar jautājumiem, pēc tam tad atbildēsim to, kas ir uzdots. Jā. Okay. Tā, jautājums, kas no mūsu līdzekļiem palīdzētu atjaunot saites 8-gadīgam bērnam pēc ļoti stipras izmežģītas potītes? Es saprotu, ka lieta jau ir notikusi jau labu laiku kaut kad atpakaļ, jo, tad, protams, pirmais, kas būtu jāņem vērā, ka momentāli liekam kaut ko augstu klāt, ja ir šāds kaut kas noticies, bet tad tās lietas, ko noteikti no mūsu produktiem varētu ieteikt, tas būtu bilurons, tas būtu MSM, tas nekas, kad ir 8 gadi bērnam tikai, te arī jāsaprot, citreiz tie bērni ir ļoti arī tādi lieli jau, un viņš jau varbūt ir pēc visas svara kategorijas, varbūt jau kā pat pusaudzis, Bet, protams, par tām devām tad ir jāvienojas ar savu veselības treneri, bet jebkurā gadījumā tas būtu tas, kas mums būtu jādod šim te saistāvdiem visam, šam atbalsta sistēmas aparātam atbalstu ar mūsu produktiem. Tās arī ir aminoskābes, Protivity noteikti var dot. Protivity 1 tableti dodam uz 10 kilogramiem svara, tad izreikinam, cik bērnam attiecīgi vajadzētu dienā uzņemt C vitamīnu, jo tas tieši palīdzēs veicināt šīs te kolagēna saites veidošanos un tieši palīdz saitēm visām cīpslām. Protams, tie ir augļi, dārzeņi, ja mēs varam dabūt jau tagad zaļie lociņi jau dārzā aug un ēdam tos, dodam bērnam. Tāpatās arī noteikti ir svarīgs D vitamīns, lai būtu, magnijs arī. Un omega, Tāpatās arī, liekas par aizdomas ir par kādu iekaisumu, tad bosfēliju var ņemt klāt noteikti. To, ko mēs varam smērēt šo te kājiņu no ārpuses, tas ir Hula Relief, ļoti labs produkts. Protams, atslogot kāju, turēt viņu augstāk un pakāpeniski atjaunot šo te slodzi. Vienkārši tikos atkal ar vienu cilvēku, kuram pirms 2 mēnešiem bija kājas lūzums diezgan smags 2 vietās,
Un, nu, praktiski tagad jau viss jau ir saaudzis un tuliņās jau visu ņems nost un varēs cilvēks doties atkal lekt uz abām kājām, ja. Un patiešām dakteri ļoti redz šo te, procesu, kad, kad saug ātri cilvēkiem kauli, kad ļoti ātri atjaunojas viss un viņiem tāds izbrīns, ja, kad arī šis cilvēks ir gados jau. Un kad tik ātri viss ir uzlabojies, ja mēs lietojam mūsu produktus jau laicīgi, tad arī mums, ja ir kāda trauma, tad viss pēc tam atjaunojas ātri un fiksi, un varam doties savās gaitās. Tā, nākošais jautājums ir, kādi produkti ir jālieto, lai sakārtot hormonus un menstruālo ciklu? Jā, šeit, protams, būtu arī diezgan daudz tādi papildus jautājumi jāuzdod no sākuma, jau jāsaprot, cik mums veca šī te meitene vai sieviete ir, vai tas nav kaut kas saistīts ar kādām pārmērīgām fiziskām aktivitātēm, vai varbūt ar kādām diētām, kāpēc kaut kas ir izmainījies šajā te menstruālā ciklā. Protams, es ieteiktu sākt ar veselības koncepciju, aknu atbalstu, jo šos te hormonus tomēr mums ražo akna, līdz ar to mums ir jāatbalsta, jo arī tad, ja mēs ļoti daudz lietojam kaut ko no šiem te fast foodiem, mūsu organismam nepietiek tās barības vielas, lai varētu veidoties veselīgs organisms sievietes un līdz ar to arī var sākties šīs te novirzes, tāpat pie kaut kādiem stresiem milzīgiem un vēl kaut kas, tad attiecīgi atkal mēs varētu ņemt klāt šo te grifoniju. Jo arī no ēdiena mēs nedrīkstam izslēgt taukus, arī pie kaut kādām diētām, kur sāk ievērot dāmas, lai nepaliktu apaļas vai pie kāda holesterīna paaugstinājuma, ņemam nost taukus, bet tas ir arī nepareizi, jo tieši daudzi sieviešu hormoni, piemēram, estrogēns un progesterons veidojas tieši no holesterīna, un holesterīns veidojas no taukiem labajiem, Tāpat tās ir arī jāuzņem olbaltumvielas, jo tieši tās ir ļoti vitāli nepieciešams hormonu receptoru darbībai un fermentu veidošanai, tieši aknu detoksikācijai atkal ir vajadzīgs tas viss. Tāpat vitamīni, minerāļi, tāpat tās arī vēl B6 vitamīns, E, A vitamīni, tā kā cinks, magnīs, selēns, jods, tie būtu visi tie minerāļi, kas būtu nepieciešami šai te situācijai, lai sakārtotu šo te hormonu līdzsvaru un arī menstruālo ciklu. Bet ir patiešām mums arī šie rezultāti, kad sievietē vienkārši, kurai ir bijušas problēmas ar šo ciklu, attīrot organismu, viss cikls stabilizējas, nav nekādi jālieto ne papildus hormoni, nekas, vienkārši viss pats sakārtojas. Vēl ko mēs varam, tomēr liekas, kad ir kaut kāda šī te vēl novirze arī, ja ir attīrīts jau organisms, tad mēs, protams, varam lietot arī safrīno klāt. Protams, jāņem vērā tas, kad vajadzētu, šeit neiet runa par šo lielo sportu, bet ieviest savā ikdienā arī regulāru vingrošanu, pastaigas, elpošanu, pirtis. Tas viss, protams, samazina šo te kortizola līmeni un uzlabo insulīna jūtību un hormonu regulāciju. Tātad aktīvais hormons, kas ir vajadzīgs, lai noregulētu menstruālo ciklu posmus, ir estrogēns. Un tas ietekmē ne tikai mūsu dzimumtieksmi, bet arī sievietes ķermenī veic vairākas funkcijas. Arī tās ir nepieciešamas kaulu veselībai, kontrolē arī šo te pašu holesterīna līmeni, ietekmē smadzenes, sirdi, audus, garstāvokli, enerģiju. Un tā kā mēs no saviem produktiem varam ieteikt kā fitoestrogēnus, kas mums ir gan lakrica, gan arī lucerna. Lucerna mums ir alfa produkts. Un, protams, mums ir arī īpaši sieviešu veselības atbalstošie produkti, bet, tas jau būtu jāņem patiešām tanī mirklī, ja patiešām nesakārtojas ar šo te visu iepriekš minēto, tad jau ir Phytomix for Women,
vai arī Libidextra Women, kas ir tādi īpaši sievietes veselībai atbalstoši produkti. Tā kā tas būtu atbilde uz šo, bet tur vajag tik daudzas nianses zināt, lai varētu patiešām precīzi pateikt, ko un kā darīt. Jā, un tad pēdējais no mūsu jautājumiem, vai organismam neveidojas pieredums lietojot uzturbagātinātājus? Šis jautājums, es domāju, ka nodarbina daudzus prātus, bet atbilde ir, ka organismā neveidojas atkarība no kvalitatīviem uzturbagātinātājiem, jo tie nav stimulanti, tie neveido mākslīgas, agresīvas kādus funkcijas organismā, kā piemēram salīdzinājumam fermenti. Ir svarīgi, vai jūs lietojat augu izcelsmes fermentus, vai jūs lietojat, piemēram, dzīvnieku izcelsmes fermentus, jo, ja jūs lietosiet dzīvnieku izcelsmes fermentus, tad jūs aizkuņģis vienkārši viņš pierod un viņš paliek slinks. Bet, ja jūs lietojat augu izcelsmes fermentus, kas ir mums Coral Club kompānijā, tad jūs mudinat orgānu strādāt, darboties, tā ir šī te atšķirība lielā. Tāpēc es uzsveru, nav atkarība no kvalitatīviem uzturbagātinātājiem. Tie tieši organismu papildina, nodrošina ar nepieciešamajām uzturvielām, un organisms pierod pie labās pašsajūtas, jo uzturbagātinātāji tā nav kafija, kur ir kofeīns, un mums rodas ieradums, mums rodas atkarība, bet tā ir mūsu pašsajūta, mums patīk, kā mēs jūtamies, un mēs lietojam šo te produktu, jo mēs vēlamies justies labi, nevis tāpēc, ka mēs esam kļuvuši atkarīgi. Jebkurā gadījumā mans ieteikums ir nelietot visu vienādi, visu laiku, vienus un tos pašus produktus, vienu un to pašu, neko nemainot. Nevajag, ir jābūt, es pirms tam jau minēju, ir jābūt šai rotācijai, pirms tam es teicu par taukskābēm, tāpat arī, piemēram, aminoskābes ir šī rotācija, kad mēs rotējam spirulīna, protivity, chlorelu mēs varam pievienot pie attīrošajām programmām, spirulīnu pie šūnu uztura, pēc tam mēs arī varam protivity izdzert, un ir šī te rotācija, lai būtu, un noteikti arī pielāgot produktu tā brīža situācijai, organisma vajadzībai. Mums ir pakas gatavas, kur var, vai nu tā ir sirds asinsvadu sistēma, vai tā ir imunitāte, vai tā ir pretparastārā programma, vai arī individuāli salikt šīs te programmas kopā, to atkal palīdzēs jums jūsu veselības konsultants. Tā kā nē, tā nav tāda atkarība, tā ir vienkārši, mēs gribam justies labi savā ķermenī. Jā, paldies. Paldies, manuprāt, ļoti daudzsološi, ļoti paplašināti atbildējām. Un man patīk īstenībā tas, ko Zana pateica, organisms pierod pie labās pašajūtas. Jā, tā arī ir, jo īstenībā es arī izvēlos ikdienā lietot uzturu bagātinātās, jo es saprotu, ka es nekādā citādā veidā, es nevaru ar pārtiku, es nezinu, kādām man čupām būtu jādi, lai es visu to labo ieliktu sev un dabiskā, kā mēs savādāk arī varam attīrīties. Tā kā liels paldies, kolēģis, manuprāt, ļoti izsmeļoši. Arī tiem, kas klausījās, ņemiet par labu, un mums ir arī, es esmu pierakstījusi arī sev piefiksējis, jo es atceros, šie jautājumi bija arī ielikti mums kopējos Telegram čatiņos. Tā kā es domāju, ka būtu ļoti jauki, ja jūs varētu atbildēt, palīdzēt. Pirmais ir, kā lietot pulverīšus Colovada Light 2. posmā. Paldies! Nu jā, es varu atbildēt. Colovada Light 2. posmā mums ir jālieto 4 dienas, jā. Mēs dzeram 4 dienas pa 3 pulveriem. Rītā, pusdienā, vakarā. Bet pat cik tā ir light programma, jā, tad mēs varam lietot arī klāt kaut kādu tādu vieglu buljonu dārzeņu, jā, vai tādu, arī kaut kādu tādu mēs klāt vēl varam lietot šo te ēdienu vai, dārzeņu buljonu drīzāk nekā citu kādu, jā. Tātad mēs šo te pulveri ieberam vislabāk šeikerītī, pielejam augstu ūdeni un sakratam, ātri izdzeram. Tā kā, es nezinu, ko vēl mēs varam pastāstīt par šo te īpašo pulveru lietošanu.
Šajā programmā arī, ja ļoti gribas, tad var ēst, bet nav obligāti. Un, ja gribas ēst, tad to darīt tikai aptuveni stundu pēc pulvera. Ja jūs tiešām jūtat, ka jums joprojām ir izsalkuma sajūta, ka jūs joprojām gribat ēst, bet tiešām atkal sajust savu ķermeni, nevis ieraduma pēc, tāpēc, ka ir pienācis laiks pēc pulksteņa, ka ir laiks ēst, bet vai tiešām jums gribas ēst. Un tad pēc tās stundas jūs arī varat ēst, bet atkal tur ir rekomendācijas, no kā noteikti ir jāatsakās un ko mēs ēdam. Uzturs ir ļoti, ļoti, ļoti viegls. Jā, un vēl viens jautājums, kā lietot bilironu? Jā, es varbūt atbildu, par cik es arī esmu bilironu lietotāja. Tad bilirona standarta deva šie 30 ml, ja, šī produkta. Produktu mēs pirms lietošanas sakratam, pēc tam mēs viņu uzglabājam leduskapī un neaizmirstam par ūdens dzeršanu. Kā jau es jums stāstīju, bilirons piesaista ūdeni. Līdz ar to, tad, kad jūs lietojat bilironu, tad arī pastiprināti ir jādzer ūdens, jo tad arī viņš efektīgāk iedarbosies. Tātad 1,5 līdz 2 litri dienā, lai varētu hilaronu skāpi piesaistīt šo ūdeni un nogādāt līdz locītavām. Un vēl kas būtu jāņem vērā, kad bilirons ir salds, jā. Un līdz ar to tiem, kam ir varbūt kaut kāda cukurslimība vai kas, tiem būtu varbūt arī jāpakonsultējas ar savu konsultantu vairāk, ja? Tātad pudeli atveram, turam leduskapī, saskalojam pirms lietošanas un dzeram daudz ūdeni. Es parasti lietoju bilironu tikai tad, kad es esmu veikusi šīs veselības koncepcijas programmas, attīrījusi savu zarnu traktu, un tas ir mana balva par šīm 4 neēšanas dienām, un pēc kolavādas es parasti lietoju bilironu kopā arī ar kolagēnu. Un, ja jūs darīsiet tā kā es, vispirms attīrīsiet organismu un tad lietosiet bilironu un kolagēnu, tad jūs būsiet ar kustībām un labu izskatu. Es, Ingrīdi, gribēju vēl pajautāt, tad sanāk, ka tas bilirons ir tā kā 30 ml, ja, no rīta jāizdzer? Jā, viņam ir tāda glāzīte, Okay. Tur ir 2 pudeles, tas ir 1 litrs, atveriet pudeles, tādas saskalojiet. Labi, sapratu. Glāzīti un ūdeni. Jā, ir tā, ka pašu viņu lietot, es papildināšu, par to pašu lietošanu. Viņu var lietot no paša rīta, kad mēs dzeram savu silto korālmainu ūdeni 640 ml, tad iedzert šo te glāzīti. Bet, ja ar kuņģi varbūt nav tāda kaut kāda laba sajūta, kaut kāds diskomforts rodās, tad mēs ēdam pēc ēšanas, kaut kādu laiciņu pēc ēšanas lietojam. Bet būtu svarīgi ievērot vienu un to pašu laiku, Ja mēs dzeram no rīta, tad mēs katru dienu arī dzeram no rīta, nevis tā, ka vienu dienu no rīta, vienu dienu vakarā. Jo jālieto viņš vienreiz dienā, tad mēs atrodam sev to labāko laiku, un tad mēs arī viņu lietojam. Es pēc savas prakses no rīta daru bilironu un vakarā es daru kolagēnu. Jo arī kolagēns ir produkts, kas piesaista ūdeni, bet tur tās teorijas, katrs atrod savu, varētu teikt, to programmu, kā viņam labāk patīk un kad ir visērtāk lietot, Bet par ūdens dzeršanu viennozīmīgi jādzer daudz. Tā ir, ar ūdeni mums viss sākās. Ūdens ir pamats visam, jo īstenībā jau ar ūdeni, ja mums nav tādas ļoti krasas, drastiskas pazīmes, kaut kādas tādas ļoti asas veselības problēmas, tad principā ūdens jau dod kaut ko jau sākumā. Mēs jūtam, kad paliek tiešām labāk. Tā kā es iesaku noteikti visiem sākt ar detoksu un konsultēties ar savu, kā saka, veselības treneri un visu izrunāt, tā kā visu ir iespējams sakārtot, lai mēs neaizietu, es teiktu tā, līdz tādām ļoti asām, sāsinātām veselības problēmām, kad palīdzēt īsti vairs nevar nekas.
tāpēc, jā, domāsim par savu veselību. Un paldies arī jums, mīļās dāmas, kad pievienojāt šodien man atbalstījāt un palīdzējāt un izskaidrojāt. Manuprāt, mums ļoti labi sanāca. Un man gribētos nobeigumā, varbūt kādam vēl ir jautājumi, varbūt kāds grib vēl uzdot tieši šajā ēterā. Es jau uzrakstīju, jā, paldies par jautājumiem. Laikam vairāk nav jautājumu. Bet katrā ziņā, ko es gribu pateikt, kad es tagad arī nākot vecāki, es saprotu to, ka neviens par mums nerūpēsies un nemīlēs mūs vairāk, kā mēs īstenībā paši par sevi. Un nākot vecākai agrāk man teica, vai veselība ir pats galvenais. Tad tagad tiešām es to novērtēju, jo īstenībā tad, kad mēs sakārtojam savu veselību, man liekas, dzīve ir izdevusies, jo tad, kad mums nav tās veselības, tad īstenībā viss ir slikti. Tāpēc mans novēlējums ir klausamies savā ķermenī, attīram viņu, sakārtojam viņu, pabarojam, un, manuprāt, tad viss pēc tam jau būs kārtībā, ejam pēc koncepcijas. Tā kā tā, paldies visiem par šodienu, par šovakar. Tiekamies nākamajos Zoom. Manuprāt, būs interesanti, būs vēl visādi jautājumi, tā kā jā, vēl kāds varbūt. Nākošu trešdien jau ir zināms, kas būs Zooms tēma, vai nē? Nav vēl nekā nezinu. Es vēl nekā nezinu. Gaidiet informāciju. Jā. Okay. Paldies visiem. Tā kā paldies visiem, jā, veiksmīgi jauku vakaru. Tā. Paldies, Ātā.